Viens stāsts par to. Lūdzu, ieklausieties, nepārtraucot. 1946. gadā, skaistā rītā, pavasarī, atnāca kāds meiteņos vīri pie man vectēva un teica: jānāk līdz, gandrīz veselu gadu, viņš stūri mājām mocījās, jo viņš teica: Latvija būs brīva, un nekā viņš nebaidījās, un kad iznāca ārā, bija piedzimusi meita, un nebija no kā izdzīvot. Viņš teica: es to visu nevarētu, savu Latviju nemīlot. Uzliec roku